Jeep Cherokee 5.2 motors. Sūdzības par to, ka uzsilstot nevar vairāk iedarbināt rūts, bet ja tu noslāpēsi siltu, vairāk iedarbināt nevar. Kādu laiku atpakaļ problēma ir sākusies, tad ir esot nomainīts tukšgaitas regulators. Šitais te. Tas esot palīdzējis kādu laiku, pēc tam ir atkal atgriezusies problēma. Tad ir mēģināts tagad mainīt kloķvarpsas devēju un spoli. Nomainot spoli, bišķi labāk esot palicis kādu laiku, bet atkal tas pats. Nu jā, pirmā doma par tādiem simptomiem varētu būt, ka kloķvarpsas devēji tā mēdz darīt, kad viņi uzsilst. Viņam tā pretestība pamainās un viņi vairs negrib darboties. Skatīsimies. Tā lec labi augsts. Un nedaudz silts. Rūts nekādi misfēri nav. Tā no laboratorija pieslēgta. Izdomāju uzreiz saslēgšu 5 kanālus. Un pirmais man ir uz spoles vadības, otrais būs uz secondary ignition vada, trešais būs kloķene, ceturtais sadalene un piektais būs man sprauslis. Tad skatīsimies, kas mainīsies, vai varēs kaut kādu momentu noķert. Kas mainīsies, kad viņš rūc un kad nerūc. Piešķīlām. Tagad redzam, spoli kontrolē, secondary ignition arī mums ir, tikai viņš ir apgrieztā veidā. Kloķene, sadalene un impulsi uz sprauslām. Nu, lai rūc, lai silst, skatīsimies. Nu, kādu laiciņu viņš man rūc, bet tos simptomus no viņa ārā nevar dabūt, lec arī silts. Tā problēma, kas neizpaužās visu laiku, tādas ir grūti atrast. Tā notiek bieži, kad atbrauc līdz meistaram, tad viņi sāk rūkt un darboties. Pagaidām nevaru simptomu dabūt, uzsilis ir jau, temperatūra darba, bet mašīna lec. Un darbojās. Lai parūc vēl. Laikam uzķērām izmaiņas. Kurš mums ir pametis čatu? Ballīti pametis ir sadalenes signāls. Tagad noteikti, ka viņš neierūksies vairāk. Mēģinam. O! Tagad nerūc. Ļoti labi. Un šim motoram sadalenes signāls ir no vecā labā rotora. Labi. Un vēl jautājums bija, jā, viņam pazūd signāls no sadalenes devēja, vai pašam sadalenes devējam no kompja turpina pienākt plus mīnus, vai tas signāls nepazūd tāpēc, ka no kompja pazūd plus mīnus. Te reku viņam ir štekers. Šitais aiziet uz pašu sadalenes sensoru, un šitais aiziet uz kompi. Volti nepazūd, plus 5 volti ir. Masa arī ir, nepazūd zem slodzes. Un šeit es dodu signālu ģeneratoru impulsu uz signāla vadu. Un reku tur es varu redzēt, kompis viņu redz. Tagad es noņēmu. Tagad pieliku.
Tātad varam droši diezgan secināt, ka vainīgs būs pats sadalas sensors. Būtu jāgaida, ka viņš atdzisīs pats, pamēģināsim viņam palīdzēt atzist. Ierakstā var redzēt pašu to brīdi, kad sadalēnas signāls pazūd, ka viņš ir cam signāls sarkanais un pazūd. Un šajā brīdī mašīna noslapējot vairs neiedarbinās. Te viņš ir, tur viņš pazūd.